Sveiki, man draugi! Esmu Taifons un visiem jums sūtu sirsnīgus sveicienus, cieņu un mīlestību šajā jaunajā dienā. Šodien, draugi, es teicu, ka laiks ir ļoti jauks un kamēr ir silts, uzreiz nolēmu jums uztaisīt labu video. No rīta arī mazliet sakārtoju dārzu. Jūs jau no paša sākuma zināt, kur atrodas tie suņi. Kārlo vietu mēs mainīsim, Kārlo es pārvietoju šeit un drīz jums Kārlo parādīšu. Pēc tam es apkārtni sakārtoju, savācu, kaut ko padarīju. Atkal esam pie darba. Draugi, parādiet mūsu bērniņus, lai cilvēki redz mūsu mazulīšus. Atkal esmu sagatavojis mūsu bērniem ēdienu, drīz to jums parādīšu. Tagad arī viņiem ir izsaukums, viņi mūs gaida visticamāk. Šajā video es došu mazuļiem ēdienu. Jaunieši, es viņiem vēl neesmu devis rīta brokastis. Šodien ir agras rīts, es biju izlaidis Haidutu, Destanu, Sofiju, Heru. Jau 2 stundas. Viņi staigāja apkārt, tikko es viņus aizvēru, pirms atved Karlos. Es teicu, lai viņi nestaigā Karlos kāja priekšā, es viņus vairs nemaz neaizteiktu. No rītiem viņi pastaigājās, suņi arī ir pieraduši, nevienam nav nekāda problēma. Turpmāk mēs viņus bieži vērosim dārzā, bet šis video būs mazliet riskants, tāpēc es to beidzu. Tagad kāda ir mūsu šodienas tēma? Nāc! Nāc, paga, nofilmē šo ātri, nofilmē viņus tur. Ātri pietuvinu viņus, skaties. 2 karaļi viens otram izaicina. Tagad es atvedu Karlosu tēti šeit, draugi. Skatieties, kur ir mans Karlos. Mans lauva dēls, Itālijas īstais dēls, itāļu ērzelis. Kur tu esi, paša? Kur tu esi, paša? Nāc, dēls! Nāc, dēls! Nāc! Mašallah tev! Es upurēju tavam augumam, stājai, izskatam. Mans skaistais dēls, mans lielais bērns. Skaties tikai uz šo galvu pie Karlos. Mašallah manam lauva dēlam, mašallah manam lauvam. Turcijas labākais, viens no retajiem pasaulē. Mans dēls. Ak, dēls, ko es tev saku, bet ko tu dari? Lūdzu, tu aizgāji un ielīdi spainī, Karlos. Visu harizmu sabojāja, Karlos. Mans lauva, viņa cēlums vien ir pietiekams. Tagad es Karlos tēti noliku pie šiem pomerāniešiem. Viņus arī ielika būrī, draugi. Teica, lai viņi ir mums acu priekšā. Šodien es šeit likšu viņu katru dienu. Vakarā, viņa būrs ir ļoti izturīgs. Vakarā atkal likšu viņu apakaļ vecajā vietā, bet pa dienu viņš būs šeit. Tātad, kāda ir mūsu šodienas tēma? Šodien es gribu izcelt Aleksu, draugi. Jūs jau zinat, Aleks ir ļoti agresīvs, ļoti kaujiniecisks, tāpēc viņš vienmēr paliek otrajā plānā. Viņš ir viltīgs, vienmēr kaujās ar suņiem. Beigās es viņu kopā ar Eskabaru biju aizvedis uz kādu vietu, un tur viņš uzbruka Eskabaram, viņš sakāvās. Šodien es mēģināšu viņu pieradināt. Šodien es Aleksējam pretī likšu vēl dominējošāku, spēcīgāku tēviņu suņi. Paskatīsimies, vai viņš darīs to pašu arī viņam. Jo Aleksēja pārliek lielo pašpārliecinātību vajadzētu mazliet apslāpēt kādam tēviņu suņam, lai viņš nomierinātos. Patiesībā man bija doma to darīt ar Karlos, bet tagad es Karlosam īsti neusticos. Šīs trakais varbūt uzreiz metīsies virsū, nekad nevar zināt, ko viņš izdarīs. Karlosam nav īpašas atšķirības starp mātīti un tēviņu. Šajā ziņā viņš ir mazliet traks, viņam nav mēra sajūtas. Viņš ir bez bremzēm šis puika. Vai ne mans lauvēn? Tāpēc es izmēģināšu Hektoru. Kur ir mans lauvēns Hektors? Itālijas īstais dēls, kvalitātes īstais dēls. Mašallah manam dēlam. Tikai vai jūs pamanat šo pie suņiem? Viņi apzinās, ka es viņus slavēju un viņiem tas ļoti patīk, skaties. Skaties, kā viņi uzbudinās. Skaties! Mašallah manam dēlam! Ļauj man noskūpstīt to lauvu! Ak, mans izskatīgais dēls! Un tagad viņi jau kādu laiku kopā ar Aleksu, ar Hektoru abi. Tāpēc es teicu, varbūt Aleks būs mazliet saderīgāks, sapratāt? Lai viņi nesastrīdētos, jo pazīst viens otru, pamēģināsim, brāli. Ja redzēšu, ka ar Hektoru nebūs problēmu, tad pēc tam izlemsim šajā video, vai mēģināšu arī ar Karlos vai nē. Mans lūgums jums! Pirms tam neaizvainojiet mani, lūdzu. Ja atbalstīsiet nospiežot patīk šim video, abonējot un atstājot komentāru, es būšu ļoti priecīgs. Skatieties, tas, ka jūs nospiežat patīk, atstājat komentāru un abonējat, man tiešām ir ļoti svarīgi un vērtīgi. Lūdzu, neatņemiet savu atbalstu. Es lūdzu, iemetiet komentāros kādu emociju zīmi, burtu vai jebko citu. Skaties, kāpēc tu vakar arī Aresu neaizvēri? Ir bijuši tādi, kas jautāja, kāpēc vakar Aresu neaizvēri? Skatieties šos video, lūdzu, nespoilējiet, jūs pārlākat uz priekšu un nekausties, ko es stāstu. Un tad komentāros es dusmojos, bet jūs tāpat rakstat. Āres es jau vakar piesēju, viņš aizbēga. Un kad gāja viņu vēlreiz piesiet, viņš pēkšņi uzbruka feisālam. Es siksnāku, pievauku siksnu, pat pirksts neiet cauri, bet viņš tāpat izsprūk, tiešām, Dievu priekšā. Viņš atkal izsprūk. Vakar es viņu ieliku tajā aizvērtajā būrī dzemdību telpā. Viņš pat no aizvērtas vietas bija aizbeidzis. Ar milimetru pa milimetram atvērs un izspiedies ārā. Pat no turienes aizbeidzis. Brāl, nesanāk, viņš tagad atkal bēg. Bet kaut kādu risinājumu mēs atradīsim, bez risinājuma tas neies cauri. Par to padomāsim, pastīsimies, kādu risinājumu atradīsim.
Mazulīt, ko tu dari, mazulīt? Pārējos es arī biju izlaicīgi brāļus un māsas. Viņi staigāja ārā, šis bija šeit, es domāju, lai paliek, lai viņš te pavada laiku ar Fistikas mazuļiem, lai draudzējās ar viņiem. Nora arī mēģina šurp atnākt. Skaties, āres atnāca. Viņa parasti nemēdz uzbrukt Faisalam, bet, kad es tā runāju, viņa uzreiz uzokās, sāk izrādīties, tēlot vīrišķību, saproti? Citādi viņi to nedara. Nofočē tās kazas, pasniedz, cik viņām labi iet, mašallah, mani mazuļi. Jūs atradāt saulīti, nu gan. Nofočē arī Bončuku, viņi arī atrada sauli. Viņiem visiem tik labi iet, mašallah. Un Bončuks vispār ir īsts saimnieks šajienes paša. Pagalais apsēžos viņam blakus ar savu Bončuku, mazliet parunāsimies. Nu, mans lau dēls, ko tu dari, dēls? Ha? Ko tu dari, mans paša? Skaties, pārējās kazas ir viena lieta. Bet šīs Bončuks ir pavisam kas cits, skaties. Šis Bončuks tiešām uzvedās kā īsts suns. Redz, agrāk man tiešām nebija īpašas intereses par kazām vai aitām. Es tās uztvēru kā parastus dzīvniekus. Bet tagad, kopš esmu paņēmis Bončuku, esmu sācis viņus mīlēt citādi. Tāpat kā suņus mīl īpaši, arī pret šo Bončuku izjūtu īpašu pieķeršanos. Zingā, viņi man ir kā suns, saproti? Viņas uzvedība, viņa metās man virsū, kāp klēpī, mēģina mani badīt ar ragiem. Tas ir ļoti smieklīgi, tāpēc es ļoti mīlu šo Bončuku. Visām kazām. Viņa mainīja manus matus. Mans lauva. Pagaidi, lai netraucēja tavu mieru. Tavs, sēdi, dēls, sēdi, nāc. Mēs pagatavojām ēdienu mūsu mazuļiem. Paskaties uz šiem. Lūdzu, Dieva dēļ, pasties uz šo mīļumu. Pasties, cik viņi laimīgi. Fistika mazuļi tiešām ir ļoti skaisti. Tiešām, viņi ir brīnišķīgi, brāli. Fistika! Tagad nāc parādīsim arī mūsu ēdienu. Paskatieties uz mūsu ēdienu. Es ēdienu noņēmu pirms stundas. Paskaties. Ak, Dievs, pagaid, ļauj man iziet no šejienes. Jā, paskaties, cik skaists šis ēdiens. Atkal mūsu mazuļiem, gandrīz 2 stundas vārīja mūsu gaļu, vistu, visu samaisīju, viss ļoti labi izvārījās, atdzisa. Nu, varbūt vēl nav pilnībā atdzisis, samaisīsim to, jo drīz mūsu mazuļi ēdīs brokastis. Paga, kur ir mūsu karotes? Kur jūs aiznesat karotes, palaidņi? Te tās ir. Samaisīsim tās. Siltums nosēžas apakšā. Mētiņ, bet tu labāk atkāpies no turienes. Skaistā, tūlīt nejauši tevi apdedzināšu. Ak, brāli, paskaties uz šo ūdeni. Mašallah. Īsta dziedniecība. Un vēl daži raksta, it kā tas, ko tu dod, izraisa egzēmu. It kā tā dara to, it kā šitā dara šo, draugi, lūdzu. Es taču neesmu šajā lietā jauns. Nu jau 10 gadu pagājuši cilvēki. Vai runa ir par slimībām vai par pieredzi, mēs visi esam pārdzīvojuši, ļaujiet mums mierā. Mēs taču neesam tikko sākuši šo darbu. Es jau ļoti labi zinu, kas sunim derēs un kas nederēs. Jums nav jāuztraucās, it kā es tikko būtu sācis suni barot. Nē, tas dursies viņa kuņģī, nē, tas dursies zarnās, nē, tas izraisīs egzēmu, nē, tik trekni nedrīkst dot, nē, to nedrīkst dot, nē, šito nedrīkst dot. Nu, es gribētu pajautāt cilvēkam, brāli, ar ko tu nodarbojies, ja esi tik pieredzējis? Vai tu esi veterinārārsts, vai tev jau gadiem ir suņi? Nu, labi, ieteikt jau ir viena lieta, bet ir tādi, kas runā tā, it kā es vispār neko nesaprastu, un tas man kaitina. Nu, mēs taču šo lietu nesākām vakar. Lūdzu jūs, mani mīļie, visi mani bērni ir aprūpēti. Vai zini, kā tu vari saprast manu bērnu skaistumu? Visiem maniem suņiem spalva ir spīdīga, tīra, spoža. Tas viss ir no kvalitatīvas labas barošanas. Visi ir spēcīgi, muskuļoti, pārliecināti par sevi, laimīgi. Tas viss ir no mīlestības un rūpēm. Mēs šo lietu sākām vakar. Lūdzu jūs. Turklāt es visus savus knifus jums video nerādu. Ir arī lietas, ko mēs nerādam. Mēs šo lietu nesākām vakar. Lūdzu jūs. Nu, balodi man iemāci, kāzu man iemāci, vistu man iemāci. Es tik daudz nesaprotu, nezinu, bet kad runa ir par suni, tad tā ir mana stihija, brāli. Nāciet, draugi, lēnām iesim ārā. Fistīk tu nenāc. Fistīk. Redziet, Noru jūs jau zinat. Mēs viņu nesen paņēmām. Kad dzīvnieks pirmo reizi atnāca, viņš nevarēja pacelt asti, baidījās. Tas bija traumēts dzīvnieks. Tagad asti vienmēr ir pacelt, viņi ir laimīgi. Es viņu socializēju, pieradināju, pagājusi tikai 1 nedēļa. Tikai 1 nedēļa. Un 1 nedēļas laikā es pilnībā atjaunoju dzīvnieku pašapziņu. Aste ir pilnīgi taisna. Nāc, Nora, nāc, man lauvīgā meitene, nāc skaistā. Lai Dievs tevi sargā.
Tas viss ir pieredze, draugi, tas viss ir pieredze. Tu šādu baiļu pārņemtu, traumu pārdzīvojušu suni vari pieredināt viens pats daudz vieglāk. Paņem viņu mājās, paņem savā dārzā, viņš ir viens, viegli pieredinās, bet ja tu šādu baiļu pārņemtu dzīvnieku ieliksi 50 citu dzīvnieku vidū un mēģinās pieredināt, ieliec viņu suņu barā, tad redzēs, vai var pieredināt. Nesaku, ka nevar, bet tas prasīs ļoti ilgu laiku. Mēs vienas nedēļas laikā. Nu, asti skatās ar asti taisnu uz augšu. Meitiņa pacel asti, pacel Nora, mālacis tu esi. Mālacis, mana meitiņa. Redzi, ja asta ir taisnu uz augšu, suns ir pārliecināts par sevi, suns ir laimīgs, saprat? Skaties, mālacis, man meitiņa, nāc šurt, Nora. Vai Dievs tev sargā, kā tagad darīsim? Marlams arī ir atnācis. Nu, karaliene, kur tu esi? Karaliene. Tagad mēs darīsim tā, draugi. Man tagad Aleks ir jāizlaiž, bet Aleks šeit nevar izlaist. Arī uz lauku nevedīšu, jo visur ir dubļi. Jaunieši, nomierinieties mazliet, paskatīsimies. Ko lai es te daru? Izlaidīsim Eskobaru, izlaidīsim Asiju, vai Asijai tur arī ir vieta? Asija arī ir mazliet savāda. Izlaidīsim šo Eskobaru ar Hektoru. Hektoram arī šeit jāuzmana. Hektors beig no šejienes, nelietis. Izlaidīsim Eskobaru, lai Eskobars iziet ārā. Eskobar, es tev vēl neesmu iepazīstinājis ar Noru. Arī Asiju izlaidīsim, brāli. Cerams, ka nekāda kautiņa nebūs, lai mums veicas. Šis video būs ļoti riskants. Cerams, ka nebūs nekāda kautiņa vai trokšņu. Nāc šurp, nāc, Eskobar, ej! Asija, nāc! Cerams, Asija Norai neko nenodarīs, brāli. Pagai, brāli. Marla un Asija arī ir ienaidnieces, kā jūs zinat. Cerams, ka nekāda kautiņa nebūs. Nē, skaties, Marla sāk skatīties šķībi. Labi, jaunieši, nomierinieties. Esko, nāc šurp, man slavēni. Paga, tu atkal esi iegājis dubļos, nelieti. Asija meitene aizgāja prom, devās uz otru pusi. Ceru, ka šis būs video bez starpgadījumiem. Čitirs, kur ir mans skaistuls, brāli? Čitirs ir ļoti saspringts. Skaties, viņš ir pievērsies Norai, redzi? Vai redzi Noras asti? Skaties, Nora, mašallah manai meitai, lai Dievs tevi svētī. Esko! Mēs esam noilgojušies pēc Esko pašas. Esko ir labi pieņēmies svarā starp citu. Skaties, brāli, viņš ir labi uzbarojies, mazliet arī nosmērējies ar dubļiem, bet mašallah, labi pieņēmies svarā. Nāc šurp, dēls. Nu, paskaties, Esko. Stāvi, Ares, esi prātīgs. Stāvi. Hei, Esko, no šī Eskobara tu dabūsi pa muti, Ares. Stāvi, labi, mierīgi, pagaidi mirklī. Labi, dēls. Skaties uz Aresu, nelietis Ares, psihopāts Ares. Tagad kur Asija aizgāja? Nāc, sekosim Asijai, lai viņi nesakautos ar mūsu Marlu. Nāc ātri, nāc dēls, sanāciet kopā. Kur ir man lauviņi? Aha, Asija kundze ir tur, skaties, Marla staigā blakus. Pagaid, Marla, nāc. Pagaid, viņi metās Asijai virsū. Nē, Marla nāc, mums Marla uzreiz jāizver ciet, draugi. Skaties, visi sāk mesties Asijai virsū. Nekādā gadījumā. Marla nāc. Marla, ej meitiņ, ej. Malacis, man meitiņ. Tagad iemesls, kāpēc es Marla aizvēru ciet. Klau, Marla taču ir Marla. Asijai ir ienaidniece. Viņa ienīst Asiju. Tagad Asija ir ļoti dominējoša. Arī Marla ir dominējoša. Viņas sacenšās par dominanci. Sapratāt? Pasties, vai redzi Asijas asti? Šī meitene mazliet novājējusi. Ja viņa mazliet pieņemtos svarā, tiešām būtu ļoti kvalitatīva. Leģendārs Anatolijas aitu suns. Nu, Asis pleca augstums ir 90 centimetri. Nāk. Milzīga, bet, kaulsna. Ak, ja tikai mazliet pieņemtos svarā. Nāc, Asija. Nāc, karam nē. Princese, tu ar to mazo pundurisko augumu viņai uzbrūc. Trakā. Ja viņi tev sakost, viņi tev galvu nokost. Esi prātīgi, nāc šurp. Tagad viss izskatās labi. Asi kundze, paldies Dievam, nevienam nav mēģinājis uzbrukt. Viss norit mierīgi. Šobrīd nedomāju, ka viņas sāks kauties. Nekāda problēma nav. Tagad nāciet, draugi, iesim, atstāsim suņus mazliet pašus. Ir vēl viena lieta. Suņi tiklīdz man ierauga, viņiem parādās pārliecība, brāva. Tagad es taču esmu viņa bara līderis, bet uzmanies tā, kad es uzkliedzu.
vai kaut ko tādu. Saprot, viņiem parādās pārliecība, viņi uzreiz uzmundrinās. Tāpēc iesim uz citu pusi, lai Ares, skaties, tu dabūsi pa biksēm no tēta Esko. Esko, tu labi pieņēmies svarā, malads dēls, īstens Vācijas dēls. Ātri nofilmē čitiru, ātri pasties uz čitira augumu, skaties kādu muskuļu čitiram, skaties uz skatienu, redz, kā viņš novēro. Mašallah manai čitirai. Čitira arī ir Kaprača Taisona meita, draugi. Čitira meitiņa, cik tev tagad gadu? Čitira laikam, draugi, ir dzimusi 2018. vai 2019. gadā, tā tam vajadzētu būt. Laiks skrien vējas pārniem. Nu, brālis, pirms kur lai ņemam, ja? Izlaidīsim Hektoru. Nu, Eskobar jau izlaidām, bet šo varbūt labāk nebūtu laiduši. Cerams, ka viņi nepielips Hektoram. Nu labi, jaunieši, un tie, kas jūtās jauni, pastatieties uz Hektoru. Īsts lauva, tāds cēlums, mans izskatīgais puika. Mums jābūt ļoti ātriem, tā ir. Viena nepareiz mūsu kustība. Skaties, pasties uz lauvu, lauva. Brāl, pasties uz aslanu. Tiešām saku, viņš izskatās pēc jaguāra. Tieši tāds pats. Mašallah manam Hektoram, viņš ir ļoti spēcīgs, ļoti krūšains mūsu dēls. No otras puses arī baidos, ka tagad Eskobarī nāks. Nāc, dēls. Brāli, Hektoru mēs uzreiz ielaidīsim iekšā, bet Aleksu izvadāsim pa dārzu. Hektors ir mazliet problemātisks. Ja Eskobars un Arejs atnāks, viņi tagad mēģinās uzreiz mesties virsū. Hektor tēvs pagaid, nomierinies. Ej iekšā, Hektor. Hektors, lai šeit paliek, draugi, mēs izvadāsim Aleksu. Nav problēma, bet Hektors tēvs mūs varētu mazliet iekult nepatikšanās. Tagad, jo Eskobars un Arejs mēģinās mesties virsū, tāpēc. Bet skaties, redzēji, Esko nāk, Esko. Oho, mans puika, oho. Tagad Aleks parādīs savu psihopātisko pusi. Brāl, Aleks ir staigājošs drauds. Pagaid, Laura izej, mētiņ. Nē, bismillah, Laura. Mēs taisam ļoti riskantu video, brāli, ļoti. 1 minūti. Nomierinies. Labi, nē, Asija, nē, iekšā, pagaid, Asija. Mierīgi. Hei! Nē, Asija, netuvojies. Pagaidi, meitiņ. Es pat nevaru ļaut viņiem iepazīties. Aleksam nekad nevar zināt, ko viņš darīs. Viņš pēkšņi uzbrūk. Tagad pagaidi, mēs lēnām pastaigāsimies, brāl, pagaidi. Mums jābūt ļoti piesardzīgiem. Ļoti. Nāc paš. Pagaidi, Aleks, nāc man skaistā meitiņ. Nāc man skaistā meitiņa. Es pēkšņi sabijos no Karlosa. Nofilmē vēlreiz čitiru. Skaties, kā čitirs ir paslēpies. Psihopāts. Kā lauvas, kas slēpjas, lai medītu savu laupījumu. Tieši tāpat kā viņš. Redz, lauvas suns versijā. Mašallah manam čitiram. Labi, meitiņ, nomierinies. Nāc mās paķer Aleksi. Paķer viņu, tagad skaties. Pārējie sapulcējās pie mums. Tikai Aleks, paldies Dievam, uzreiz neizrādīja agresiju. To es pamanīju. Šajā ziņā mēs šobrīd esam nedaudz veiksmīgāki, bet viņš iestrēgs, brāl, viņš tiešām iestrēgst. Aleks, viņš ir mazliet viltīgs, pēkšņi uzbrūk, saprati? Tāpēc nevajag pārāk uzticēties. Mētiņ, nē, pagaid, skaistā. Redzēji? Pagaid, nē. Nomierinies. Asija arī īpaši staigā viņa tūmā. Asija nenāc, meitiņ, nē. Nē, Ares, netuvojieties. Labi, hei. Cerams, ka Hektors nedarīs to pašu, ko tu izdarīji. Ja viņš izdarīs, tad redzēs, kas notiks. Hektors varētu iesaistīties, jo šoreiz viņš var sadusmoties. Nāc, Aleks, nāc, mīļā. Nāc, Aleks. Nāc. Tagad nāciet, draugi, lēnām iesim pie Hektora, lai viss notiek mierīgi, bez kautiņa. Pagaid, Nores teica, lai tur neej. Pašlaik Hektoram neuzbrūk. Es jau teicu, jo Hektors ir blakus būrī, viņš viņu pazīst, brāli. Tāpēc mums ir daudz lielāka priekšrocība nekā Karlosam, jo Karlos uzbrūk arī mātītei. Ej, meitene, pagaid, tagad. Paskatīsimies, brāli, paskatīsimies. Viņš uzbruka Eskobaram, vai viņš darīs to pašu Hektoram? Bet Hektors pret viņu izturās ļoti mielīgi.
Kas notiek, kad viņš tā dara? Aleks uzbrūk, paskatīsimies uz to. Aleks, nāc skaistā, nāc! Güzelim gel. Mašallah tev, Hektor tēvs! Kur ir mans lauva? Itālijas īstais dēls, kur tu esi? Kur? Ha, mans izskatīgais dēls. Es par tev dzīvību badot, skaties, žakau tur viss uzspridzinās. Nāc šurp, šeit arī jau viss sagrauts. Nelieši, nāc. Vienu brīdi jaunieši pacelsim to no šejienes. Nē, Hektor, ej garām. Hayır. Redzēji, Hektors mēģina šeit visu uzspridzināt, draugi. Vienu brīdi, labi, pagaidiet. Hektors kož vadus. Nē, dēls, ej garām! Gaidi. Nē, Hektor. Ej šeit, dēls. Es teicu nē. Nē, viņš visu šeit uzspridzinās, brāli. Hektors ir īsts briesmonis. Aleks, nāc! Mums vajag novērst viņu uzmanību no šejienes. Tagad pagaidi, viņi sāka mazliet nomierināties, brāli. Nāc, meitiņ, nāc. Pagaidi 1 minūti. Šoreiz izskatās, ka Hektors pieķersies Aleksam, vai ne? Hektors tagad ir uz viņu ieciklējies. Vai Aleksai sākās meklēšanās, vai kā? Vai viņai sākās meklēšanās? Arī Aleks. Mašallah, viņš ir neticami muskuļots, vai ne, draugi? Nāc, meitiņ. Redz, tagad Aleks sabijās no Hektora. Tagad ar kucēm ir tā, ka viņas grib tēviņu, kurš viņas varētu pakļaut. Eskobars piegāja šim nedaudz mierīgāk, maigāk, tāpēc Aleks no viņa nebaidījās. Viņi uzdodās ļoti pārliecināti. Redzi, Hektoram viņa ko neuzdrošinājās darīt. Saprot, pret Hektoru viņa ir uzmanīgāk, vairāk spēlējās. Nē, Hektor, ārā dēls! Nē, hei! Nu viņi uzrūc Hektoram vienu brīdi. Hektor, nē. Brāl, tu mūs tiešām sarežģīji šeit. Pagaidi, nē, dēls, Kā mēs novērsīsim viņu uzmanību? Nē, Hektor, ej tur, pagaidi. Pagaidi, nāc šurp, dēls, nāc šurp. Nāc. Mašallah tev. Nāc šurp. Labi, nē. Brāli, nedari tā. Aleks, nāc šurp. Aleks, nāc. Vien brīdi tagad vilksim Aleksu nost, draugi. Aleks, nāc. Šeit ir otrs suns. Hei, uzmanies, viņš gandrīz aizsedz Hektoru. Vienu brīdi, brāli. Nē, hei, apstājies, vienu brīdi, nē. Es noņemšu pavadu, kad es viņu turēju, viņš satraucās, mēģina kost Hektoram. Es viņu atlaidīšu, brāli. Es jau saku, Aleks ir mazliet nestabils. Tagad viņš dod galvas grūdienu Hektoram. Ja viņš to izdarītu Karlosam, Karlos uzreiz iesaistītos, bet Hektors ir nedaudz mierīgāks. Atkal Aleksam prāts aizgāja. Aleks, nāc šurp! Skaties, brāl, viņš pat nepamana man, pat mana klātbūtne viņa nesatrauc. Jūs man sakat, izved Aleksu ārā dārzā. Nu kā lai es viņu izvedu? Dēls ir mazliet problemātisks. Iegrims savās domās, nevar viņam uzticēties, nekad nezinu, vai viņš uzbruks vai nē, saproti? Tāpēc tā. Aleks, nāc meitiņ. Viņi tur ir iestrēguši, brāli. Tagad Aleks, lai viņi paliek šeit vai arī Aleks. Labi, draugi? Hektors, nāc, dēls, nāc mans skaistais. Paņemsim Hektoru no šejienes. Nāc, Hektor. Paskaties, brāli, kāda viņiem fiziskā forma, mašallah. Pagaid, nē, Hektors tagad mēģina izbēgt no šejienes un sagādā mums problēmas. Es atradīšu Karlos, pagaid, es mierīgs. Nāciet, iziesim ārā, pagaid. Dēls, nē, Aleks. Brāli, Aleks tagad mēģina uzbrukt. Es tūlīt atlaidīšu siksnu. Tieši šīs Aleksa neprognozējamās rakstura iezīmes man padara traku. Šis trakais tūlīt uzbruks. Aleks, esi prātīgs, vai tu esi traks? Kas tu vispār esi? Brāli, izsāc, ka tūlīt uzbruks. Nu? Nē. Tagad kā mēs izvadīsim Hektoru no šejienes? Hektors izdarīja tāpat, kā es turēju siksnu. Pagalai pasteidzos. Hektor, ej. Nē, Hektor, paga, meitiņ, paga. Nē, Esko. Nē, paga, lai paņem šo tur siksnu rokā. Vēlns, te vēl ir arī Esko tagad. Pagaid, mums jābūt ātriem, brāli. Hektor, es ieliku, brāli, skaties. Āķis man rokā saplīs, redzi?
Paldies Dievam, ka tieši tajā brīdī bija viņa ielicis būrī. Ja viņš to būtu izdarījis ārā, būtu liela nelaime. Ak, Zēnep, tu visu sabojāji tur. Lūdzu tevi, meitiņ. Tagad mēs izlaidīsim Karlosu, bet Eskobars netuvojies Karlosam. Pagaidi. Brāl, viņiem nevajadzētu tuvoties. Tagad nāc, Karlos, vecīt. Nāc, itāļu ārzels, nāc. Ak. Nē, mierīgi. Lai neuzkurina Eskobarus. Uzreiz iepazīstināsim ar Aleksu, bet Aleks jau uzbrūk. Es jau teicu jums, Aleks, brāl, viņš ir traks. Kā lai es tagad viņu ieliek iekšā? Vienu minūti, mierīgi. Nāc, dēls, nāc, pagaidi. Karlos šobrīd neuzbrūk, bet Aleks uzbrūk. Kad mēs viņus ielaidīsim iekšā, ir ļoti iespējams, ka viņi sāks cīnīties. Vai lai es riskēju un pamēģinu, vai tomēr nē? Es ātri atlaidīšu. Vienu minūti. Aleks, ej prom, ej! Bet Aleksam vajag aiziet no šejienes. Aleks, ej prom! Ej, Aleks! Viņš vispār neklausa. Aleks, labi. Kā mēs to darīsim, ha? Aleks, vai tu vari aiziet, meitiņ? Tagad es palaidu Karlosu un vienlaikus novēršu Aleksas uzmanību, lai mēs varētu viņu izsekot, brāli. Kā redzat, šobrīd Aleks ir mazliet nomierinājusies. Es jau teicu, brāli, viņai galva nav kārtībā. Tu nekad nezini, ko viņa izdarīs. Starp citu, tas nav saistīts ar rotu. Tas nav tāpēc, ka viņa ir rotveilers. Savā dzīvē es pirmo reizi redzu tādu sunu kā Aleks. Ļoti savādi, brāli, tu nesaproti, ko viņa darīs. Vai pēkšņi uzbruks vai neuzbruks, nav zināms, ko viņa darīs. Viņa ir mazliet traka. Kā viņa tikko uzbruka Karlosam, it kā tūlīt saplosīs, bet tagad neko nesaka. Redzēji? Mēs uzņēmāmies risku, pamēģinājām, pastīšos, tagad Karlos ar viņu spēlēsies. Karlos viņu kincina. Tieši šāds vīrietis ir vajadzīgs Aleksam. Redzēji tagad? Mēs sekosim Karlosam. Ko? Jūs mani kostsiet, nelieši? Redzēji? Tieši šāds vīrietis ir vajadzīgs Aleksam. Viņš viņu apspiedīs, ņirgāsies par Aleksu. Saprati? Zēno, tu arī gribēji man tur apturēt, meitiņu? Esi gudra, kā saka. Bezdievim pretī nāk vēl lielāks bezdievs. Es jums par to jau stāstīju. Karlos, paldies Dievam, viņam neuzbruka, bet ņirgājās par viņu. Nu labi, tagad jūtos mierīgāk, gandrīz jau pats gribēju iejaukties. Tagad, draugi, es atstāšu Aleksu un Karlosu šeit, labi? Nevaru līdz galam uzticēties, cerams, Aleks no šejienes neaizbēgs. Viņš šo vietu kaut kā pamanās izlaust. Roka apakša, lec pāri, pārdviež drātis, to visu dara Hektors. Bet Aleks pagaidām ir kārtībā, brāli. Tagad nāciet, iziesim ārā. Karlos, lai paliek ar viņu, lai viņi nedaudz pavada laiku kopā. Cerams, Karlos neaizbēgs. Mēs arī sekosim līdzi. Tu ej pa priekšu. Pagaid, Aleks, nē. Eskobars nenāc tu. Vienu brīdi, brāli, viņš uzbrūk tiem, kas ir ārā. Tu neļauj mums ne ieiet iekšā, ne iziet ārā. Es nesapratu neko. Pagaidi. Pilnīgs trakais. Tiešām zvēru. Viņš ir traks. Pagaidi, Aleks. Nāc ārā no turienes. Nē. Labi. Tas ir ļoti kvalitatīvs rotveilers. Par to man nav nekāda iebilduma. Bet viņa raksturs nav labs, draugi. Šis Aleks nogurdina cilvēku. Tiešām. Arī no viņas ņemt kucēns būtu problēma. Esmu pārliecināts, kā par savu vārdu, ka ja šis suns dzemdēs kucēnus, viņš visus kucēnus nosmacēs. Esmu pilnīgi pārliecināts. Viņam vispār neizskatās, ka viņš rūpētos par kucēniem, saproti? Pagā, ātri iziesim ārā, ej tu pa priekšu, pirms Karlos atnāk. Nē, dēls, nē. Paga, es nedomāju, ka viņi rūpēsies par kucēniem vai būs mātišķa. Viņai nav tās sirsnības. Viņi pat varētu savus kucēnus nožņaukt. Tieši tāds iespējas ir. Paskaties uz viņu. Viņi uzbrūk visiem, brāli. Tamām! Nomierinies. Tagad sasiesim šo vietu. Katram gadījumam cerams, ka viss būs kārtībā. Vai nebūtu nekāds bēgšanas, brāli? Ja nu tomēr kāds mēģina bēgt, pagaidi, Esko, nāc šurp. Pagaidi, Esko, labi, pagaidi, dēls. Nelācat virsū. Redz, tagad viņi ar arestu sāks cīnīties.
Neliek virsū man. Kad tu man uzlec virsū, otrs suns uzbudinās un tad viņi sāk cīnīties. Saprat? Pagaidi, Ares, tu jau uzbruki Faisalam, pietiek, tagad vēl sāk uzbrukt Eskobaram. Pagaidi, aizversim Eskobaru, draugu, mēs taču izlaidam Karlosu. Esko nāc, nāc, dēls. Mašallah, manam skaistajam dēlam. Nāc, blēd, vai tu vispār nāksi? Viņš jau zina, ka es viņu slēgšu ciet, vai viņš nāks pie manis. Nefilmē manu asu, mana asa ir atnākusi, skaties. Mašallah manai meitai, tavai cēlumam upurējos. Anatolijas lauva, Anatolija, vai tu redzi šo? Asa ir ļoti stipra, brāli. Skaties, pagaid, Nora arī pacēla astu uzmanīgi. Tikai, lai viņas nesastrīdās. Kā jums šķiet, kur ir stiprāka Asija vai Nora? Nē, princes, nesaki citiem, lai viņi uzbudinās. Uzvedies kārtīgi. Nē, princes, esi mierīgi. Kā jums šķiet, kur ir stiprāka? Asija vai Nora? Rakstiet komentāros, brāli. Es saku Asija, jo Asija tiešām ir ļoti traka suns. Sjūsli, ko tu dari ārā, meiteni palaidne? Nerātnā. Sjūsli kundze vienmēr bēg, vienmēr klaiņu ārā, brāli. Mēs nevaram noturēt kundzi dārzā. Nu labi, draugi, šodien nodomāju, parādīšu jums Aleksi, kā redzat. Aleksis ir mazliet problemātisks ar savām problēmām. Šodien paskatīsimies uz viņiem. Atstāšu šeit līdz vakaram. Bet pēc tam Aleksis vairs nesabiedrosies. Nu kā atnācis, tā arī aizies, arī vecums viņam jau mazliet lielāks. Tāpēc tā, Karlos tēvs, neticīgajam tiek galā bezdievīgais dēls. Es te uzticos, skaistais dēls. Klausies, Karlosam ir ļoti drosmīgs acis, un viņš vispār nebaidās. Vispār. Nu labi, jūs visus ļoti mīlu. Neaizmirstiet nospiest patīt pogu un abonēt kanālu. Rūpējieties par sevi. Uz redzēšanos, palieciet veseli, man draugi.